pieredze, kam Vims Hofs ir gājis cauri tie rentie gadi, vai iet dabā, noķertu to stāvokli, kas ir tas prieks vide, ko mēs varam paņemt un kas bez maksas ir pieejama, un tā skaitā tas ir tas gaiss, jeb skābeklis, jeb elpa. Un tas, ko es varbūt tā fenomenāli izklausās, es patiesībā cilvēks mācu neelpot. Jo tad, kad ir pauze, jeb dabīgā pauze pēc izelpas, tas ir tas mikrodozings vai mikro iespēja, kad mēs neesam ne kaut kur nākotnē, kur mēs mēģinam raut gaisu un kaut kur skriet. Varbūt pagātne bieži vien ar elpu ir asociēta ar to, ka mums ir kaut kas jāatbrīvo vai piepildītu. Tas let it go princips, jeb atbrīvošanās princips. Bet tad, kad ir tā pauze, tad nav nekā, un tas iekšējais miers rodas tieši tur. Pieaugušiem ir jāiemācās arī izbaudīt to dabīgo pauzi, jo tas ir tas iekšējais stāvoklis, kur mēs varam dabūt to mieru.